5 no rīta. Esmu noīrējis vēl vienu e-baiku. Izrādās, ka parastais skūderīts turistiem nepienākās. Ir aizliegts. Tātad sēžu uz e-baiku un braucu uz templīti. Ir ļoti augsts pat jacņā un siltajās biksēs. Bet es pieļauju, ka būs pilnībā tā vērts. Saule lec 5:30 vai 6. Nezinu. Varbūt tās pāgru, bet jāņem labākās vietas, jo ļoti daudz cilvēku skatās saulēktu. Jā, mēģināšu sataisīt bildītas, timelapsus, kaut kādu parasto video. Kaut kā tā. Tiekās pie tempļa. Pirmais saulrietis Baganā piedzīvots. Ļoti daudz bildes, video, pat timelapsiņš. Ļoti skaisti. Viens no labākajiem saulēktiem, kāds redzēts. Rīt parīt arī celšos, tikpat agri arī braukšu taisīt bildes, video un vienkārši pabaudīt. Tas tiešām ir tā vērts, un kad tie gaisa baloni paceļās, tad skats izstās fantastiski. Tempļa galotnes gaisa baloni un tā migliņa vēl tur. Tagad braukšu ierakstīt, ja vēl sanāks, ja paspēšu. Kā budisti. Jādanīna banda bodha muni vadadanīna nabonaya banda banda dhamada adibesena bedeyo. Dāsādam bezāsādam Dāsādā dadanīna bādabhagana saidhāda mokdhāna rūpāna adibesena bedayo Bezāsādā dadanīna bādabhagana purēsādanda imāda gāyāda adibesena bedayo Arī tempļa lēkāšana ir beigusies. Saulīte ir pilnībā debesīs. Man baigi patīk. Bagana no rītiem ir superīga vieta. Tad pie tempļiem tantiņas tirgo visādus kaut kādus burmiešu saldumus. Šis te ir olas baltumiņš, kaut kā tur sakults samalts ar banāniņu, gan vēl kaut kas iekšā, un nograuzdēta kukurūziņu, vai patērētāji pasaulē plašāk pazīstams kā popkorns. Otra lieta, ka es ieraudzīju, ļoti sapriecājos. Jo domāju, ka tā ir šokolāde. Bet tā nav šokolāde, tas ir kaut kas diezgan salds. Man nav ne jausmas, ja godīgi, kas tas ir. Bet arī salds un tāds, bet ne ķīmisks salds, bet tāds dabīgs salds un drūpošs. Kopš es ieradies Mjanmā, visu laiku esmu
momentā, visu laiku dzīvoju tagadnē. Es nesaku, ka Mjanmai ir kaut kāds īpašs spējas likt cilvēkam nedomāt par nākotni vai pagātni, bet kamēr es šeit esmu, tikmēr baigais tāds foršs miers.